Edvards ar mammu ir tikai maza daļa no kuplās dalībnieku saeimas, kas kāpa uz lielu koncerta nāca līdzās skatuves Rīgā VEF kultūras pilī. Lai gan Edvards jau vairākus gadus ir uzstājies festivālā, šoreiz ir īpašākas sajūtas, jo vienā no priekšnesumiem piedalās arī mamma. Es pati esmu pianisti un mana ikdiena ir saistīta ar skatuvi. Un ticiet man, tas ir daudz savādāk, ka tu pats. Un, protams, uztraucies arī par skolniekiem un tā, bet tad, kad dēls, tad tas tomēr ir daudz savādāk, tas ir krietni savādāk. Bet nav varbūt drošāk sajūta uzstāties kopā? Negrūti pateikt, jā un nē. Nē, protams, kad forši un mājās pamēģinam, mums vairāk tie gabaliņi un spēlējam kādreiz, un es jūtu, ka man tā kā asceras acīs sariešas. Tas tā ļoti sirsnīgi ir. Otrajā priekšnesumā Edvards pirmoreiz uzstājās ar solo, un kā atzīst viņa skolotāja, kas jau vairākus gadus ar bērniem piedalās festivālā, satraukums ir vienmēr. Protams, satraukums vienmēr ir, bet tas tāds patīkams satraukums, jo mēs šo festivālu uztveram kā svētkus, kā satikšanos, jo ir skaista skatuve, ir gaismas, ir skatītāji, kur skatītāju vidū arī ir vecāki un draugi. Un skolotājiem vienmēr mums ir prieks apskatīties, ko citi ir sagatavojuši. Un arī citi bija sagatavojuši patiesi aizraujošus priekšnesumus. Dziesmas, dejas, tika spēlēts leju teātris, lasīta dzeja un klausāma dažādu instrumentu spēle. Piemēram, Laima Helēna uzstājās ar dziesmu, ko Marta pavadīja ar ģitāras spēli. Šāda saspēle viņām bija pirmo reizi, jo, kā atzīst meitenes, priekšnesums tapa pēdējā brīdī. Es ķēru pie rokas Martu, jo bija palikusi burtiski nedēļa un sapratu, ka ja ir dziesma, taču vajag arī kādu pavadījumu. Un es zināju, ka Marta lieliski spēlē ģitāru. Un tad mēs burtiski vienā vakarā vienojāmies par tādu dziesmu, kas man gan patīk, gan ko es varētu nodziedāt, gan arī ko Marta var nospēlēt. Un tad šī dziesma tiešām tapa burtiski nedēļas laikā. Mēs arī nofilmējām video attiecīgi atlasē un nosūtījām. Un tagad ir prieks būt šeit. Prieks būt šeit bija visiem dalībniekiem, jo, kā atzīst festivāla organizatore Sarma Freiberga, līdzīgi kā citus gadus, arī šogad vairākiem potenciāliem dalībniekiem nācās palikt aiz svītras, jo savus pieteikumus ar priekšnesumiem atsūtījuši bija ļoti daudz. Mēs diezgan skatāmies māksliniecisko sniegumu. Mēs zinām, ko katrs var vai nevar izpildīt, un no tā aspekta vērtējam tā diezgan jāsaka, bija kas pirmo reizi startēja, varbūt tāpēc neizdevās vēl tik labi izveidot savus priekšnesumus, bet ceram, ka nākamgad mēs devām padomus un ka nākamgad būs. Nav jau arī speciālās izglītības izglītojumiem, kur sapulcēties. Jo šis ir tiešām vislielākais, tradīcijām bagātākais pasākums. Pasākumā piedalās ļoti talantīgi cilvēki. Viņus vērtē žūrija. Fonda nāca līdzās valdes priekšsēdētājs Sarma Freiberga, mūziķis Kristaps Krievkalns, pianiste Agnes Egliņa, diriģents Georgs Zujevs, kā arī mūziķis un dziedātājs Juris Kaukulis. Es vērtēju drosmi pirmkārt. Drosmi otrkārt vērtēju to darbu noteikti, ko izdarījuši skolotāji, jo tu redzi, kāds ir uzbūvēts, kādi ir tērpi, cik tas ir gaisīgi un forši un cik cilvēki, jo te ir daudz, kā jāskatās savādāk, droši vien. Un šis tieši darbs, ko izdarījis, ir iepriekš, kas padarījis, to var vērtēt arī. Es absolūti piekrītu Jurim attiecībā tieši ideja, kreativitāte un tiešām ļoti. Protams, mums ir ļoti daudz talantīgu bērnu, bet ļoti daudz ko izdara tieši pedagoģi. Skolotāji gan atzīst, ka godalgotās vietas nav tik svarīgas. Galvenais ir, ka bērni var piedalīties šādā pasākumā, jo viņiem tas ļoti daudz nozīmē. Pasniedzēja no Gaismas pamatskolas stāsta, ka viņas audzēkne, kas festivālā uzstājas jau vairākus gadus, ir pozitīvi mainījusies tieši festivāla dēļ. Viņa mainījusies ir tā, ka viņai vairs nav vajadzīgs
teiksim, kaut kāds konkrēts mikrofons, konkrēta uziešana no konkrētas vietas. Viņa jau var, viņa ir adaptējusies, ka viņa var uz jebkuras skatuves kāpt. Viņa var ar jebkuru dziedātāju dziedāt. Viņai nav problēma arī kādam augstas klases māksliniekam kaut kā izteikt savu viedokli, lai dziedājums skanētu labāk. Šis fakts ir liecība tam, ka šiem cilvēkiem, maziem, jauniem, vecākiem, ka ir absolūti nepieciešama šī aktivitāte sevi parādīt, savus talantus publikai parādīt, ka es arī varu. Festivālu organizē un vada fonds Nāc līdzās, sadarbojoties ar citām institūcijām un organizācijām. Tāpat festivālu ar līdzfinansējumu atbalsta Rīgas doma.